Lotas un Makša mājās ir liela grāmata ar bildēm no tālām zemēm, kur viņu māmiņa un tētis ir bijuši. Arī Lotei un Maksim dikti kārojas redzēt tās tālās zemes, kur dzīvo žirafes, pingvīni un Ziemassvētku vecītis. Viņi ir dzirdējuši, ka mamma un tētis savā starpā runā par to, ka vajadzētu kaut kur aizbraukt un atpūsties visiem kopā, izrauties no darba. Un tad atkal tam vajadzīga nopietna plānošana un tam nepietiek laika. Žēl gan, ka vecāki nav dzirdējuši par ceļojuma aģentūru Ceļojuma Lāde, kur mammai un tētim palīdzētu saplānot ceļojumu tā, ka viņiem ir interesanti un mums nav garlaicīgi. Mammai un tētim nebūs jāsatraucas par to, ka mēs viesnīcās terorizēsim kaimiņus vai dziedāsim skaļāk par radio, jo jau 5 stundas braucam mašīnā un mums nav ko darīt. Ceļojuma lādē viņi zina tik daudz, to laikam pareizi sauc par pieredzi un kompetenci, jo pirms mammai un tētim kaut kas tiek stāstīts, darbinieki aprunājas arī ar citām mamām un tētiem, kas ir ceļojuši. Viņi parunā arī ar psihologiem un pedagogiem, kuri zina, kāpēc bērniem 4 gadu vecumā patīk klausīties stāstos, bet 7 gadu vecumā patīk spēlēt grupu spēles. Vienvārdu sakot, viņi zina, kā mēs redzam pasauli. Un ziniet, kas ir pavisam forši? Māma un tētis var ieslēgt Skype un aprunāties ar cilvēkiem no Ceļojuma Lādes tur. Ja viņi vēlas, tad Ceļojuma Lādes mājaslapā var apskatīt arī vietu, kur tā lāde ir nolikta. Tas ir atrodas